Tātad individuālie tiesību akti attiecās uz konkrētu personu vai uz personu loku. Personas, laiks un tātad gadījumu skaits. Jānis Bērziņš saņem diplomu turībā. Tātad Jānis Bērziņš 2023. gadā ziemas izlaidumā saņem diplomu. Nākošais gads arī varēs Jānis Bērziņš atnākt un saņemt diplomu. Nevarēs, ja? Akts būs individuāls, konkrēts Jānis Bērziņš, konkrēts personas kods, konkrēts studiju programma. Jānis Bērziņš iestājās citā studiju programmā, uzņēmējdarbības fakultātē, absolvē arī to un iegūst otru diplomu. Būs 2 lēmumi, tad 1 pārvaldes lēmums, attiecīgi 2 pārvaldes lēmumi par šo. Savukārt normatīvie akti, kā mēs varam iedalīt normatīvos aktus? Tātad līdzīgi kā arī individuālie, kas varbūt iekšēji un ārēji, tā arī normatīvie varbūt iekšēji un ārēji akti. Tātad, bet galvenā atšķirība normatīvi akti attiecās uz daudziem gadījumiem, ilgstoši spēkā un vairāk kārtēji tiek piemēroti. Kādus normatīvus aktus mēs zinām? Normatīvu aktu. Ārējie normatīvi akti, kas tie tādi ir? Likumi. Likumi. Ministru kabineta noteikumi, vēl kādi. Starptautiskie līgumi, ja? Pašvaldības saistošie noteikumi, ļoti labi. Un vēl ir neatkarīgās iestādes, tādas kā Latvijas Banka, Nacionāla elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome, tādas iestādes, kuras ir neatkarīgas, autonomas, kuras arī var izdot ārējos normatīvos aktus, kuru spēks ir pielīdzināms ministru kabineta noteikumiem. Tad Latvijas Bankas noteikums spēks ir tāds pats, kā arī ministru kabineta noteikumiem.